9. marta agrā rītā Rīgas ostā ienāca ASV kravas kuģis Liberty. Kuģis ir milzīgs, un tā uzdevums bija nogādāt uz Latviju 120 smagās tehnikas vienības, kuras 3 Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Izmantos ASV karavīri, kas pie mums, militāro mācību Atlantika Resolve ietvaros, uzturēsies nākamos 3 mēnešus. Šī rotācija sākās visās 3 valstīs vienlaicīgi, un šis ir unikāla situācija, kad atvedot tehniku šeit uz Rīgu, uz Rīgas ostu, mēs trenējamies pirmām kārtām jau kā uzņemošā valsts nodrošināt tehnikas izvietošanu, noņemšanu no kuģiem, izvietošanu, transportēšanu pa Latviju un Baltijas valstīm, kas ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam vienmēr par 5. panta pielietošanu. Rīgas ostā tika izkrauti tanki Abrams un bruņu mašīnas Bradley, kā arī kaujas atbalstu un nodrošinājumu tehnika. As we have demonstrated over the past 12 months, there will be continued U.S. Army forces here in Latvia, as well as in Estonia, Lithuania, Poland, for as long as it's required to deter Russian aggression as we strengthen our NATO alliance teamwork and interoperability. Today, the Liberty Promise delivers almost 400 pieces of equipment to support Operation Atlantic Resolve. And since becoming a member of the European Union and NATO over a decade ago, Latvia continues to demonstrate its strength to the alliance and to our European defense. Latvian soldiers have fought beside NATO allies in Afghanistan and Iraq, paying the ultimate sacrifice with its NATO brethren. This equipment and the soldiers that will fight alongside embody the spirit of our regional and strong European presence. Protection and defense of freedom is what brings us here today. Viss ekipējums, kas ir paredzēts Baltijas valstīm, ir atvests uz Latviju. Tātad no šejienes tālāk ekipējums tiks transportēts uz Lietuvu, Igauniju ar vilcienu, un tas, kas paliek Latvijā, pa ceļu uz ādažiem. Pats kuģis ir milzīgs. Jā, pats kuģis ir zem ASV karoga Liberty Promise kuģis, kurš ir nofraktēts tieši militārā ekipējuma vešanai. Kuģi izmēri tiešām iespaidīgi, vai 200 metri garumā, 35 metri apmēram plats. Viņā iekšā ir 10 klāji. Iespaidīgi. Mūsu ostai tas ir izaicinājums pieņemt tādu kuģi? Es domāju, ka nē, tāpēc, kad ostā, cik es zinu, ir garākais kuģis ir bijis 245 metri garumā, konteineru kuģis. Kaut gan militārā ekipējuma kuģis šāds ir pirmais šeit. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?